redz, kas man te ir pa sūdiem, redz, te ir tāda skrūvīta, un otra man nolūzus. Redz. Nu, sveiks visiem. Redz, šodienas garāžas stāsts. Par sarūsējušām skrūvēm un par to, kā es teiktu, es esmu nolēmis ar to savam autiņam visu novērst. Man ir viena sarūsējas nolūzus skrūvi. Redz, man šeit, var redzēt, šis te ir nolausts, redz, un te viņi ir tā skrūvī. Jāatbūn viņš ir ārā. Ir man par to domas, un par šo man te būs šodien tas video. Atkal bija veikalā, varam palūvēt, kas ir. Nu, mans veikala pārgājiens. Nopirkt tādu pistoli, jā, priekš gāzenes piezo. Nu, redz, reku gāzes baloniņš arī nopirku. Nu, mēģināsim tūdaļ viņu samontēt un pārbaudīt. Viss notiek, viss griežās. Bet man tik traģiski nevajadzēja viņu, jā. Viss ir. Ko es vēl nopirku? Nopirku lineļu. Lineļas pernicu. Nezinu. Esmu izvēlējies karsto meldināšanu, nevis ķīmiskā liekas tur briesmīgi. Tur, nu, ne tā kā sarežģīts, bet darbietilpīgs process. Te uzkarsēju un iemet. Viss tikai jāzina tā temperatūra. Mums ir vispirms būs eksperiments, kas ir labāk. Visi saka, nu, pārsvarā visur lieto lineļu, ja, tādām lietām. Kur to meldināšanu izmanto dekoratīvām lietām, nu, līdz mašīnu būvē, ja, teiksim, galvenais jau ir pasargāt no korozijas. Tad vēl ir ar lineļas pernicu. Nu, un ar atrabotku, atrabotka man arī ir. Nu, te pastīsies, kur no metodēm būs labāk. Iespējams, ka būs tikpat labi ar to atrabotku un nevajag nekādas pernices un lineļas, bet, nu, pārbaudīt vajag. Nu, redz, kā man te viss sanāk, redz. Šitā, jā. Redz, lēnā garā ar nelieliem ātrumiem, lai urbīts neapdeg. Vot. Un mauc tik. Nu, redz. Sanāca abnormāls čakars. Lapuks! Nu, rekā beigās viss to caurumu sanāca. Bija doma smuki izvilkt ārā to vītnīti, bet tā vītnīte tur bija ierūsējis un bija kaut kāds cietāks metāls par stiprinājumu vietas metālu. Un izurbās man šitāds tas cokters. Viņam vajadzētu būt šitādam tam cokterim. Ot. Nu, re, ka tas pats plaukts, kas stiprinās pie tā cauruma, redz, nu, viņam tur plus mīnus milimetrs pofīgi, vai ne? Kaut kā tā, redz, šeit stiprinās tas logtīrāmais, tas šeit viņam tā skrūva un šeit logtīrāmais mehānisms, ot. Plats priekš logtīrāmā mehānisma. Tā vieta ir. Viņi sačakarēja smadzenes riktīgi, nu, un skrūvēja vaļā, man vispār palika muciņā, tas uzgriež galviņu. Noplīst tā kā tāds, nezinu, tā kā sūds kaut kāds būtu. Iespējams, pats būtu nokritis laiku. Iesākumā es domāju, izurkšu lielāku caurumu, iedzīšu vītni, ieskrūvešu skrūvi, izurkšu caurumu. Iespējams, vajadzēs piemetināt, bet tad es sāku domāt par to metināšanu, tur, nu, temperatūru, nodedzinās krāsu, viss, nu, baigā figiņa. Tas man nepatikās, redz, un tad es domāju to vītņu kniedu ielikt. Redz, ja tā redz. Tur ar padziļinājumu bišķi pieborēja, nu viņš līdz ar maliņu arī iesēžās. Un jau to vītņu kniedu un tas stiprinājums būs pietiekoši stiprs, lai to plauktu turētu. Nu, vibrācija jau ir. Bet es domāju, ka viņš savu nokalpos.
Varbūt, ka mazliet kolhozna ir, bet, nu, kā kolhozā, bet vītne ir. Galvenais, lai viņš to plauktu tur un viss. Kādu problēmu neredz, vat. No, Joham Billī, redzi. Runa par tām kniedītēm. Kā tu viņu nokniedēt, ja? Ja tev vajag un tev nav tās kniežu pistoles, ja? Tev vajag viņu nokniedēt un tev nav kniežu pistoles. Ko daram? Nu, vienā vietā tev tik vajag un pat vecāru pirktu negrib. Vat. Daram šādi. Ņemam uz to skrūvi. Attiecīgi, kā tev kniedi ir. Ņemam vienu uzgriezni, vienu paplāksni uzliekam. Uzliekam kā pastarpinājumu lielāku izmēra uzgriezni. Hujak. Vēl vienu paplāksni. Hujak. Uzmetam atslēdziņu. Uzvaram. Vēl labāk šitā, ne šitā. Ņemam uzgriezni. Oriģinālo uz oriģinālās vītnes. Ja, teiksim, ja desmitnieki, tad desmitnieki. Ja astoņnieki, tad astoņnieki. Ja sešnieks, tad sešnieks. Nu, kaut kā tā. Šito var bišķāt pātrināt. Šījāk. Reku viņš ir. Šito tāpat. Kniede, ja? Manā gadījumā sešnieks. Nezinu, kādu tev vajag. Gan jau kaut kādu. Nu, redz, sanāca tāda virkne sanāca, ja? Skrūve, manā gadījumā sešniece, paplāksnis, lielāka izmēra uzgrieznis, vēl viens paplāksnis, atslēdziņa, atslēdziņā iekšā uzgrieznis un pati knieda vīta. Viss. Daram šādi. Nu, šurīgs, jā, nu, var jau varbūt ar atslēdziņu, bet tā jebļu. Nu, čakars, latviski sakot. Tā kā tā, ņemam. Un reku viņš ir sakniedējis. Ja tu redzi, ir sakniedējies, redzi, galiņš. Paskrūvēs vaļā. Un tur viņš ir. Jā, reku. Var redzēt, ka ir savilcies. Pot. Es cenšos tās sačakrētās savas skrūves saglabāt. Nu, oriģināls ir oriģināls. Un nočakarēts, tas, ka viņš ir, tas cinks ir nočakarēts, tas nenozīmē, ka to skrūvu vajag, nu, līdzināt ārā. Nu. Tomēr oriģināls skrūvu labi maksā arī tomēr veiklā. Nu, ir iespējams viņu saglabāt. Kaut kā tā, tas būs tāds zinātniskais kino eksperiments. Kā tad viņas var apstrādāt? Kā viņas var apstrādāt? Var ķīmiskā veidā viņas var melnināt, ķīmiskā veidā viņas var pārklāt ar varu, un var karstajā veidā viņas arī pataisīt melnas, oksidēt, jā. Ar oksīdu kārtiņu. Es, protams, viņas ar to oksīdu kārtiņu. Labi, ja mēs sākam runāt par skrūvi pārklāšanu, tad arī, lai viņš ir, mēs te kādreiz eksperimentējam un palika pāri, ja, tas šķīdums, kā var pārklāt ar varu. Vot. Redz, reku tā figņa, kas man ir palikusi pāri, ja. Šeit ir sālskābi, manā gadījumā, bet tur var arī būt elektrolīts, pilnīgi pietiek. Vot. Ko mēs skatīsimies? Nu, kā pārklāt ar varu? Ļoti vienkārši. Paņemsim kaut kādu figņu stūliņu un pārklāsim viņu ar varu. Ņemšu to uzgriezni, ot šo. Ja? Paņemšu. Pamēršu bišķi, lai viņš tur attaukojās, lai visas organiskās vielas tur no viņa noiet nost. Un hujak. Varu vitriolu šķīdumā. Diezgan ātri tur visam vajadzētu notikt. Not. Redz, pārklājās ar varu, var redzēt, sarkanu skrūvīti palika. Process nav ilgs, tas viss ir ātri.
Ot. Škamiņas pārklāt ar varu, nu, ķipa aizsargā no rūsas vai vēl no kaut kā, ja. Pie viņa var teikt visu kaut ko pielodēt, nu, kaut kā tā. Un arī kā dekoratīvs elements un viss. Bet nepatīk man tā metode. Nu, teiksim, ja to dara garažā, ja to dara kaut kādā sterilā vietā, tad jā. Jo viņš iespējams kaut kur var nākt nost. Kaut gan, nu, ne ļoti viņš nāks nost. Spīdīgs, redz, viss paliek. Tāda tā fiška par to pārklāšanu ar varu. Bet es vēlos panākt šādas skrūvītes, melninātās. Un to es izvēlējies, man ir tas baloniņš, kur es nopirku, ja. Un tad ar to var darīt. Nu jā, ja kāds grib ar to nodarboties, nevajag ņemt to sālskāpi, tas bišķi pat traki ir. Jābūt uzmanīgam. Paņem parasto to elektrolītu nopērks, tur tas sērskāpes šķīdums atliek tiem galiem. Un pēc tam viņu visu vajag noskalot sodas ūdenī. Nu, neutralizēt to skābi. Ot. Nu, no kā viņš sastāv 100 gramu varu vitriolu, var nopirkt dārzniecības veikalā. Tad ir destilēts ūdens 100 grami, un pēc tam samaisa, un pēc tam pielais elektrolīti arī kāds 100 gramu viss. Samais un gatavs. Vāku virsū, var stāvēt gadu 10. Darbosies, ot. Par to melnināšanu. Melnināt var atrabotkā. Redz. Dabīgā lineļa. It kā. Jā, vai arī pernicā. Un es gribu pamēģināt visus 3 veidus, kurā viņš izskatīsies labāk, ot. Vispirms uztaisīšu eksperimentu, kas ir labāks, kas ir jāzina temperatūras kādā karsēt, ja, tu izvēlies detaļu, ja, kāpēc izvēlos tieši oksidēt, tur neko nevajag apstrādāt, viņu vienkārši nokarsē un iemet eļļā un viss, un tur viņš paliek. Ja, un tas ir ļoti vienkārši, ātri un vienkārši. Kas jāzina tās temperatūras, kā nokarsēt viņu. Nedrīkst pārkarsēt, nedrīkst izjaukt metāla struktūru, kristālisko režģi. Tas ir apmēram 250 līdz 500 grādiem, ja. Viņu vajag nokarsēt tātad metālu karsējot. Grādus var noteikt uz acis pēc metāla krāsas. Sākam tumša zils, tad ir gaiši zils, tad ir pelēks, un tad paliek sarkanīgs tāds, nu, pelēks, bet nav sarkans. Nu, tādā salmu krāsā paliek, ot. Un tas ir tas īstais mirklis, kad jāmet eļļā, ot. Pēc tā arī vadīsimies, taisīsim eksperimentu. Nu, ot, redz, 3 detaļiņas, kas man paredzētas ir oksidēt. Kas jāatcerās, aizmirst jau no paša sākuma, te bija teikt. Tās, kas jau ir apstrādātas ar kaut kādu cinku vai ko, tās detaļas neizdosies melnināt, ot. Tāpēc jāsameklē tādas, kuras jau tu redz, kas rūsē, tas nav apstrādāts, to tu vari mēģināt. Vot. Labs ir aiziet. Nu, ot, pie mums pankūku ciemā sākās lietutiņš. Nu, skatāmies, kas te mums ir. Šī ir pernica. Palika tumša. Šī ir linueļa. Palika tumšāka. Bet ne visa. Pernicā tā kā labāk. Un kas ir atrabotkā? Meklējam atrabotkā, kur mums ir. Atrabotka izskatās vistumšākā.
iespējams, ka arī vislabākā. Mēģinās noslaucīt viņu. Vajag tā kā atspīd, kas, nezinu, pamēģināšu, paregulēšu. Tāda lūk tumša palika no pernicas, jā. Tā saprotu, viņai vēl iet reakcija ar gaisu tagad. Paliek tumšāks ar vienu, lai bišķi pastāv. Lūk, tā starpība, ja? Tāda tā krāsas starpība, nu. Tā ir oriģināla, ja? Pastīsimies, kas vieglāk noskrāpējās. Paņemsim drāšu birstiņu. Sāksim ar pernicu. Nezinu, kā lai parāda labāk. Lineļa liekas visstabilākā. Tāds tas eksperiments. No pernicas nāk nost, no lineļas paliek spīdīgāks, no atrabotkas tā kā nāk. Domāju, ka pernica pat sliktāk nekā atrabotka. Tā kā pirmajā vietā ir lineļa, otrajā atrabotka, trešajā būs pernica. Lineļā tā kā ir vislabāk. Pēc manas skatījuma, jā. Šādu var redzēt, ir labāk. Pirmajā vietā ir lineļa, otrajā atrabotka, trešajā būs pernica. Kā lineļā vajag melnināt. Pa tām skrūvēm, redz, es te noinspektēju tās skrūvītes, kas ir. Šīs ir cinkotas, jā. Man nav nozīmes viņas melnināt. Kārtīgi saļļot un var skrūvēt. Bet tā, kas bija nolūzusī, tā noteikti bija vienkārši tērauda skrūve. Jāsameklē vietā tāda pati un jānomelnina. Un tur, lai viņi dzīvo, tā. Redz pa tām skrūvēm tagad. Un izdevās viņas, redz, nomelnināt. Šreku var redzēt šitādu sačakarētu skrūvi, kas ir ar to cinkotā skrūvi. Es izdomāju, kā dabūt to cinku nost, sačakarēto. Un šitā vēl tāda vēl skrūvi normāli, tas cinks vēl normāls, bet šitās divas bija jau norūsējušas tās skrūvītes. Un tās atliekas es dabūju nost tās cinku. Ja kādam tas interesēs, kādreiz var uztaisīt to kīnā, bet es jau nedomāju, ka būs ļoti liels pieprasījums uz to. Un es viņai uzklāju to oksīdu kārtiņu. Tā kā lineļa rullē, reku nočakarēta lielā, ja, redzēt jau aprūsējusi. Tādu lielo es arī uztaisīju melnu vienu. Viens spīd tā kā no rūpnicas. Un kas jau redz viņas, ka viņas ir oriģināls, kur tā štēle ir. Ko tu pa tām skrūvēm tur ir? Ir veids, kā saglabāt tās cinkotās skrūves arī. Cinku var dabūt nočakarēto un pārklāt ar melno. Tas ar to pārklājumu. Ja tas ir interesanti, tad raksti. Varbūt pateikšu, varbūt ne. Teiktu saziņu. Varbūt nevienam vispār nekas nav interesanti. Kaut kā tā. Labi. Tā jau ko? Tā jau citai reizei. Būs garš stāvoklis, uztaisīšu vēl kādu kīno. Redz,
Šoreiz sapčkrētas skrūvas. Un tāds lūk piedzīvojums. Jā.